tev pusgadu ir romāns ar kolēģi, bet tev otru pusīt par to nezinu. Tas tā ir krāpšana. Romāns. Ļauj man padomāt. Bet viņš nezina. Tas ir kā bija daoismā, budismā, ja mežā nokrīt koks, vai tas, un neviena tur nav, kas to dzird, vai tur nokrita koks. Lūk, tev ir romāns, neviens par to nezina, izņemot tevi un cerams to otru, ar kur tev ir romāns. Nu, vai tā ir krāpšana? Ņemot vērā, ka es neesmu šīs reliģijas pārstāve, kuru mēs līdz galam nevaram nosaukt vārdā, jo neatceramies, tādēļ es uzskatu, ka jā, ka tā ir krāpšana. Tomēr, ja es būtu šīs reliģijas piekritējis, teiktu, ka šī nav krāpšana. Jo, ja nezina, tad jau neeksistē. Tu vari tā darīt, un tad tā, bet budismā, nē, nu kas tā varētu būt par reliģiju? Mēs nezinām, jā? Mēs muļķis. Jā. Mēs pa gultu dzīvojamies. Kāpēc mums par reliģijām tieši tā. Alis gan kaut kur aizdomājās tālu. Es ritīgi aizdomājos. Es uzskatu, ka tā ir krāpšana. Bū! Tā nav krāpšana. Nu, tā ir krāpšana. Okay. Visi piekrīt. Labi. Visi.